Labrīt, draugi kaimiņi, tautsmeitas tautdēli, vispārējie, kas klausās, kas neklausās, nu tāpatās. Gribēju šodien parunāt par sekojošu lietu, par televīziju Latvijā. Redz, daudz cilvēks atsauž brēku, kad no pirmā datuma redz, esot. Es īsti nezinu, negribu samalot, bet aptuveni 10 latviešu kanālu un tagad 30 krievu kanālu vēl klāt. Redz, cilvēks sāk pacelt brēku, ka Kremlis visiem smadzenes skalo. Varbūt. Viens, kas man, pieņemsim, liekas diezgan smieklīgi, mēs Eirozonā iegājām, ja, uz eiro pat samainījām, pats skolās, tur angļu valodu, franču valodu, kaut visāds brīnums mums tur māca. Bet nav it kā neviena pat ne BBC, ne CNN, vispār nekāda tāda ziņu kanāla, ne tur National Geographic, nekas nav iekļauts. Vecajā kabeļa televīzijā, tur ķengaragos tādos, tur jau pat tur ir iekļautas tādas lietas kā National Geographic un CNN un BBC. Bet, redz, parastajā pakā nekā tāda nav. Cik tu mēs internacionāli dzīvojam, baigā Eiropas Savienība, ja, pārējiem uz eiro, pārējiem uz rubļiem apakaļ, ko, un pēc tam uz Amerikas dolāriem un ko neko. Pasies, tagad Krievija jau kaut kādā vadzī jau mēs esam akal iemesti, saprot. Tas galīgi nav pareizi. Jo, redz, cilvēki jau saceļ brēku par to, ka, es pieņemsim apzinos, ka, pieņemsim, Rīgā lielākā daļa cilvēku, es domāju, ka lielākā daļa cilvēku, kas dzīvo, ir krievvalodīgiem. Un ar to nevienu nav kādas problēmas. Un es domāju, ka pie tā visi ir pieraduši. Bet, redz, ir cilvēki tādi kā Jurģis, piemēram, kas saceļ lielu brēku tikai par to, kad, redz, viņam nepatīk, kad ir reklamēts Latvijas kanāla, Krievijas kanāla un ārzemju kanāla. Redz, viņš domā, ka Krievija tagad pieskaitīsim pie ārzemēm. Ko tu mums pusrīga ar ārzemniekiem dzīvo pilni? Nominies, Jurģis, necepies. Un tad ir tādi cilvēki, kas domā, ka redzi, viņu vecvecākiem un vecākiem tad tagad visi skalo smadzenes. Pat tādi komentāri, ka Kremlis ir tagad uzspiedz. Bet padomā no vienas puses par to, ja, kad priekš kam, ja, tagad Krieviem tur nākt iekarot Latviju, ja, tur okupēt kaut ko, pirkt kaut ko un pārņemt un cīnīties ar Eiropas Savienībām un NATO un visu. Cik vienkārši. Paņemam, nopērkam televīziju. Reku 30 kanālu mums, 10 viņiem, mēs viņiem normāli izklosam smadzenes. Nekāda problēma, saprot? Tas vienkārši smieklīgi. Jo tagad tas acīm redzot vairs necīnās ne ar ieročiem, ne ar ko tādu. Tagad visiem pieteikt tikai to, ka, neko, mēs nopirksim televīziju un tāpat visiem visu izstāstīsim. Un iekarnāsim galvā. Tā jau mēs esam apakaļ pie tā paša dzelzs priekškara, ne tā? Padomājiet par to visu. Padomājiet, gribu zināt jūsu viedokli, ko jūs par to domājat. Dzelzs priekškars ir apakaļ. Ja ne okupējot un vedot uz Sibīriju vai citām eksotiskajām zemēm, tad noteikti pārņemot televīziju, tas jau sākās. Ne tā? Paldies tiem, kas klausījās. Sekojiet manam kanālam. Tā jau būs jautri.